Bībelē mēs varam lasīt, ka viss par Dievu, kas ir jāzina, ir darīts redzams. Jā. Viss ir skaidrs. Jūs neesat par Dievu, jūs esat par grēku. Un cilvēki savā muļķībā ir nogriezušies no Dieva. Cilvēki ir iztēlojušies, ka viņi ir Dievs. Cilvēki ir sākuši pielūgt radību. Un tāpēc ir teikts, ka viņa muļķīgā sirds ir aptumšota. Un tāpēc viņi spēja izdarīt tādus grēkus, kā mēs redzam šodien. Tāpēc, ka mēs aizveram acis uz patiesību. Aizveram acis uz to, ka Dievs ir visu radījis. Un sekojam savām iekārēm. Tieši tā, kā jūs tikko demonstrējāt. Tikai garīgā ziņā. Mēs sekojam meliem, grēkiem, savām iekārēm. Un grēka alga ir nāve. Jūs esat pret homoseksuālām attiecībām? Manuprāt, tas ir diezgan skaidrs, ka Dievs radīja divus dzimumus, jo to mēs redzam piedzimst bērniši, mēs sakām, puisīts ir pēc meitiņas. Tā kā viss ir diezgan skaidrs, nezinu. Manā pieredze ir tāda, ka tad, kad es biju maza meitenīte, ļoti maza pieskarņi, man tētis stāstīja, ir tādi cilvēki, kas vīriešiem cietiem un tā, kāpēc vai kāds tā darītu? Bet, kad es izaugu lielāki, tad es pati tā kā samaitājos un sāku domāt tādas lietas. Bet kopš es esmu izklāpta un Dievs man mainīs prātu, es gribu darīt to, kas viņam patīk. Un ja viņš ir Bībelē teicis, ka viņš radīja sievieti un vīrieti, un ka jābūt sievieti un vīrieti, protams, ka es padošanos Dievam, kurš mani glāba, kurš mani mīlē, kurš man piedeva. Tāpēc, lai es gribētu darīt to, kas viņam nepatīk. Un tāpēc vienkārši, ja man pat ienāk kaut kāda tāda doma prātā, ka tas būtu labi, es vienkārši pazemotos Dievu priekšā un ja viņi saka, ka tas nav labi. Jūs neesat pret, ko šitie domā? Nē, mēs esam pret grēku, protams, vienmēr. Nē, mēs neesam pret cilvēku. Pret homoseksuālām attiecībām jūs neesat. Esam pret. Esat pret? Jā, mēs pret jebkuru grēku esam pret. Ja tāpēc, ka Dievam tas nepatīk. Arī zakšana, arī krāpšana. Es nezinu, ka es neesmu pret, es vienkārši nejūtos tā, ka man ir kaut kādas tiesības paši izteikt savu viedokli. Tikai es zinu, ko Dievs saka, un es padodos viņa viedokli. Ar to arī daudz cilvēku atšķirās, jo mums, es domāju, vairāk cilvēku šeit ir savs viedoklis. Jā, tas ir jautājums, ka tu esi gatavs pieņemt, ka ir autoritāte, bet tu neesi gatavs. Jā. Izlasi padomā par to, jo tas ir ļoti svarīgi tavai mūžībai. Jā. Esmu geterojakas. Ko lūdzu? Es esmu geterojakas. Jā, bet tas attiecas uz jebkuru cilvēku, vienalga kādi ir viņa grēki. Vienalga vai tu zodz, vai tu melo, vai tu slepko, vai tu esi gejs, visi tie grēki. Nē, es vienkārši saku, ka tas attiecas uz jebkuru cilvēku. Arī uz jums. Nelietīgas pamat savus tevis un netaisnēs savas domas, lai tas atgriežās pie tā kundze. Visiem jāiet pie Dieva. Jā, es zinu. Jā. Esmu ticīgs. Jā, bet tas nav iespējams, ka tu saki, ka es ticu Dievam un dari grēku. Jo viņš ir pret grēku, viņam riebjas grēks. Jā, viņš ir taisns Dievs. Zini, ko viņš grib darīt ar tevi? Es netaisīt grēkus, tā kā es... Jā, bet jūs atbalstat arī grēku. Ja jūs ejat. Paldies. Es lasu Bībeli regulāri, jā. Cik daudz? Katru dienu lasu Bībeli. Jūs neatradījāt, ko nav teicis par homoseksuāļiem? Lūdzu? Jūs neatradījāt, nav neko teicis par homoseksuāļiem? Vārds homoseksuālis nav Bībelē, bet ir citi vārdi. Ir sodomisti, piemēram. Sodomā bija tāds grēks, un tad Dievs iznīcināja Sodomu. Un ir rakstīts par cilvēkiem, vīriešiem, kas guļ ar vīriešiem un sievietēm. Sākumā tur teicis, ka vīrieši nedrīkst guļēt ar puikām, jo kad tu uzrakstīji, ka laikā bija Romas impērija, un viņiem bija paradoks guļēt ar skolotājiem. Īstenībā tu nav nekas par to. Es ticu, ka mans Dievs ir spēcīgs saglabāt Bībeli tā kā ir, tā kā man nevajag citus cilvēkus skaidro. Tur ir rakstīts tieši tā kā tur rakstīts, ka vīrieši ar vīrietiem, visi puikām.